Labdien! Ir sākusies mūsu 5. marafona diena, izaicinājuma diena. Un šodien mēs zīmēsim kaut ko interesantu. Pat cik šodien man bija grūti saņemties pašai nofilmēt šo video un lietu darāmo sarakstā bija šausmīgi daudz, tad šodien piedāvāju zīmējumu, ar kura palīdzību mēs sakārtosim šīs te darāmās lietas, lai viņas veiktos ātrāk un mūsu ikdienā līdz Ziemassvētkiem, līdz jaunajam gadam sakārtotos un tiktu izpildīts. Tātad, viss, kas mums nepieciešams, balta papīra lapa, zīmuļi, pildspalva vai marķieris. Nu ko, aiziet. Iesākumā mēs zīmējam apli, simbolizēs es. Tā esmu es. Un ļoti netipiski šodien zīmēsim, ja parasti zīmējam aplis, tad šodien zīmēsim 3 stūrus. Ar 3 stūriem jābūt uzmanīgiem neirografikā, jo tā ir diezgan asa figūra. Respektīvi, esiet gatavi, ka šis 3 stūris jūs virzīs uz priekšu un liks strādāt čaklāk un ātrāk. Tātad, cik mums darāmās lietas ir vēlams izdarīt līdz kaut kādam konkrētam termiņam. Manā gadījumā es apņēmusies līdz jaunajam gadam šo to pabeigt, vēl šogad izdarīt. Jūsu gadījumā jūs skatāties, kāds jums tas termiņš ir, un tad dodam šo te uzdevumu. Tātad 3 stūris. Katrs 3 stūris, ko mēs iezīmēsim, šajā gadījumā, cik lapiņa ir neliela, zīmēm kaut kādus 4, 5 3 stūrus. Katrs 3 stūris, ko mēs ienesīsim šajā zīmēm, ir viens no darāmo darbu saraksta. Piemēram, man šis 3 stūris simbolizēs to, ka man ir jāieraksta vēl 16 šī te izaicinājuma video. Tātad pierakstīšu kā viens un sev uz atsevišķas lapiņas varu uzrakstīt, kas tas ir. Vai arī, ja vēlaties, tad patās tajā pašā 3 stūrī var ierakstīt, ko tas 3 stūris jums nozīmē. Tāpat es gribu līdz gada beigām sakārtot sev pierakstus un izplānot, ko es darīšu nākamajā gadā, kādi mani plāni, kādas darbības veikšu, kādi ceļojumi, kādi izdevumi, kādi ieņēmumi. Un tas ir mans šis te viens no darbiem, ko es vēlos paveikt vēl līdz jaunā gada sākumam. Tāpat tās trešais noteikti sarūpēt kādu pārsteigumu sev vai savu tuvajiem, jo Ziemassvētki ir pārsteigumu laiks un Ziemassvētkos ir forši dāvināt kādam patīkamus mirkļus, emocijas un aktivitātes, tāpēc arī šo tas ieplānoju šeit. Un pēdējais 3 stūris man būs jāpadomā tā labāk, bet es domāju, ka tas būs kaut kas saistīts ar sakārtošanu, sakārtot savus pierakstus, savu zīmējumu, savu telpu, savus domas varbūt, un visu veco, kas ir sakrājies izmest, lai var ienākt kaut kas jauns. Kad šie 3 stūri ir iezīmēti, nākamais, ko mēs darām, mēs ienesam neiro līnijas. Tātad neiro līnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā, un tur, kur vismazāk mēs to vēlamies redzēt. Ienesam zīmējumā līnijas tik, cik jums ir nepieciešams, tik, cik jūs vēlaties. Protams, cenšamies, lai vismaz kādas 3, 4. Kādam gribas vairāk droši eksperimentējam, līnijas, kurā brīdī var pievienot, ja liekas, ka par maz, tāpat tās arī 3 stūrus vai vēl kādu figūru iezīmēt, pievienot šajā zīmējumā. Šobrīd novilkšu pēdējo līniju, man liekas, ka ir pietiekami. Un nākamais punkts, ko mēs darām, mēs sākam apaļot. Tātad apaļojam katru aso stūri. Šeit ir tāda interesanta lieta, ka mēs varam noneirografēt mūsu šo 3 stūri, bet aso stūrīšus mēs atstājam šajā gadījumā viņam neapaļots. Respektīvi, kāda līnija šķērsot, protams, mēs šeit nopaļojam, bet paši 3 stūri virsotnes mēs neaiztiekam. Kāpēc mēs neaiztiedam, jo šim te 3 stūrim šajā gadījumā, šajā zīmējumā mēs esam devuši uzdevumu, lai viņš ātrāk atrisinās, lai viņš virza mūs uz priekšu un darbi rīt uz priekšu. Respektīvi, katrs asais stūrīts būs kā virzītājs spēks. Un tāpēc mēs šos asos stūrīšus neaiztiekam. Ja mēs viņus nopaļosim, tad, protams, pie rezultātu mēs nonāksim, bet manā nelēnāk. Tāpēc esam uzmanīgi ar 3 stūriem neirografikā un domājam, kur mēs viņus zīmējam, kādā tēmā un kur mēs viņus vēlamies ienest. Pārsvarā neirografikas pamatos mēs skatāmies tikai apļus, jo principā neirografika harmonizē visu, kas mums apkārt notiek, tās harmonizācijas procesu, arī apaļot mēs harmonizējam savus mērķus, savus vēlmes, savus uzdevumus, savus problēmas un veidojam jaunas neironu saites. Tad šoreiz mēs kaut ko nedaudz pavairījām un ņemam aktīvāku, kustīgāku figūru. Nu ko, apaļojam. Šodien mums jau ir 5. diena, esam nogājuši diezgan tālu ceļu. Cerams, ka jums ir interesanti, ka jūs kaut ko gūstat jaunu, kad ir jaunas emocijas, jaunas idejas, jauni zīmējumi, ka liekas saistoši. Priecāšos, protams, ja jūs noliekosiet šo video vai piesakosiet šim kanālam vai arī kādā no sociālajiem tīkliem, lai es saprotu, kāds saturs jums ir saistošs, ko jūs vēlaties vēl pazīmēt, ko man sagatavot. Tad, protams, priecāšos arī, protams, kāds uzrakstīs kādu komentāru vai uzrakstīs privātu vēstuli. Es ļoti priecāšos par atgriezenisko saiti. Tāpat es tikko atcerējos, ka man ir jāiezīmē 3 stūris tāds neliels, kas vēlos šogad vēl palaist lietotāju kursu. 3 stūrītes iezīmēju, un tās man būs tāds nozīmīgs 3 stūrītes. Jo es ilgi taisos, sagatavos visus materiālus, paliek tikai palaist un noreklamēt. Tāpēc tas 3 stūrītes arī man šobrīd būs līdz gada beigām diezgan aktuāls.
esam visi nopaļojuši. Un tad nākamais, ko mēs darām, ienesam zīmējumā krāsas. Šādi krāsošu ar zīmējumiem. Jūs droši izvēlēties, kādi materiāli jums ir tīkamāki, zīmeļu, flamasteri, marķieri krāsu un droši krāsojam. Ienesam zīmējumā krāsu. Iezīmēju sarkano krāsu, kas būs tā kā arī virzītājs spēks papildus šiem te 3 stūra asumiņam. Liks man nedaudz pasvīs, lai šo te trešo mērķi sasniegtu. Tāpat tās arī šo 3 stūru gribu sarkanu iekrāsot. Esam pabeiguši krāsot, tad nākamais, ko mēs darām, mēs iezīmējam, nofiksējam savu rezultātu. Es gribu nofiksēt šo te apli, ka man tas simbolizēs to, ka es spēju paveikt šos te darbus, ko es tev esmu sev te saplānojusi, un kad viss ies ekoloģiski, ātri un patīkami. Un nākamais, ko mēs darām, mēs iezīmējam lauka līnijas. Ja pēc mums vēl mēģinām saukt enerģijas līnijām. Šīs ir tās līnijas, kas piesaistīs papildus darbiņam, papildus enerģiju. Priekš kam tas ir domāts? Es domāju, ka piemēram šobrīd mēs esam iedomājuši, ka mēs šos te uzdevumus pildīsim tādā veidā, bet varbūt kosmosam, dievam vai kurš no kuram tic augstākiem spēkiem ir citi plāni, un šeit uzdevumi pildīsies savādāk, ar savādāku atrisinājumu, nekā mēs esam iedomājuši. Un tas šīs atrisinājums iespējams var būt labākais variants. Tāpēc mēs arī iezīmējam šīs te papildus enerģijas līnijas, un šobrīd ir viena līnija, un es vēlos arī otru iezīmēt. Tātad šīs te līnijas jāizcinās, skatoties mūsu šo te darbiņu, kad piemēc aci, uzreiz var pateikt, kura ir tā līnija, kuras vēlējusies ienest kā lauka līnija. Tāpat tās arī fiksācija, ka piemēr acis, tad vajag redzēt šo te nofiksēto figūru, ka viņa izceļās no visa zīmējuma spēcīgāk. Nu ko, mūsu 5. diena ir galā. Ceru, ka jums patika, ka jums bija interesanti, un novēlu šie te darbiņi, ko mēs te esam šeit saplānojuši mūsu plānos, ka jums izdodas realizēt vislabākajā veidā, vislabākajā laikā. Nu ko, paldies par 5. dienu, un tiekamies rītdien jau mūsu 6. dienā.